Ekoshēmas. Eiropas Savienības inovācija lauksaimniecības politikā, kas sniedz iespēju apvienot videi draudzīgu praksi ar finansiālu atbalstu. Un šīs iniciatīvas palīdz saglabāt bioloģisko daudzveidību, uzlabot augsnes auglību, samazināt klimata pārmaiņu ietekmi, ja jums tas rūp, vienlaikus veicinot ilgspējīgu ražošanu un piekļuvu pieprasītajiem zaļajam tirgum. Jo izrādās tur ir noteikumi, lai tam zaļajam tirgum piekļūtu. Lauka atbalsta dienesta Eiropas Savienības tiešo maksājumu departamenta direktors ar prezentāciju Ekoshēmu maksājumu 23. un 24. gadā un to tendence Aigar Šmelts. Lūdzu, sagaidām Aigaru ar aplausiem. Aigar! Paldies, paldies. Paldies par veiksmes vēlējumiem. Visiem labdien! Ar prieku klausos, sēžu un klausos par tēmām un kā jūs viņus uztverat, ka principā viss ļoti pozitīvi domājoši un ļoti uz priekšu domājoši. Un mana tēma ir Ekoshēma maksājumi 2023. un 2024. gadā un to tendences. Un laikam nav nekā vienkāršāk, kā saprast, kādas tīs tendences ir taisnas šeit zālē. Tad es lūgtu jūs pacelt rokas, kur pieteicās Ekoshēma maksājumiem 23. gadā. Diezgan daudz. Un tagad, kuri pieteicās 24. gadā? Jau vairāk. Un tāds, kurš nepieskās nevienam Ekoshēma maksājumam. Vienu roku redzu. Tās tendences ļoti atbilst tam, kas notiek būtībā dzīvē. Mums kopā ir apmēram bišķi pār 50-52 tūkstoši klienti. No šiem 52 tūkstošiem klientu 18 tūkstoši, no 2 tūkstoši, kas piesakās uz mežiem, tikai apmēram 18 tūkstoši pieskās maziem lauksaimniekam. Tie uz ekoshēmām pretendēt nevar pēc būtības, jo ekoshēmas nav paredzēts viņiem. Un paliek apmēram 32-33 tūkstoši tādi, kas piesakās uz izsipu. Un no šiem, kas piesakās uz izsipu, nedaudz pār pa 16 tūkstošiem pieskās arī uz kādu no ekoshēmām. Tas ir tieši puses apmēram. Te varbūt es tagad iepriekš sēdēju beigās saprotu, ka taisnība neredz galīgi to, kas ir apakšā. Te ir saņēmēju skaits, kā ir mainījies. Visā visumā ekoshēmas varu teikt, ka ir ļoti, ļoti populāras. Uz viņām piesakās cilvēki vairāk nekā sākotnēji bija plānots, ir tikai atsevišķas ekoshēmas, kurām pieskās mazāk. Piemēram, pirmā ekoshēma, kas domāta konvencionāli lauksaimniekiem. Pagājušā gadā pieteicās 7900 saimniecību, šogad jau 11800. Eko 2 pieteicās 3700 saimniecības, šogad 4600. Eko 2.1, tas ir par kaitļošanu. Šī ekoshēma ir viena no tām, kurām neizpildās šis rādītājs. Īsti nesaprot laikam, kāpēc, bet daļai varbūt ir nojauši. Jā, tas ir pirmais. Laikam pirmais jābūt lauksaimniekam, kurš saprastu, un otrais laikam, kas šogad šitie pēdējie 2 gadi ir diezgan nelabvēlīgi, jo tomēr jābūt arī kaut kādai finansējumu, kur ieguldīt to kaitļošanā. Tā ir tā ekoshēma, kurā neizpildās rādītājs. Pagājušajā gadā pieteicās 47 saimniecības, šogad 141. Nākamā ir ekoshēma Eko 4. Tas ir, te jau runāja daudz par minimālu augsnes apstrādi, par tiešo sēju. Šī ir tā ekoshēma. Pagājušajā gadā pieteicās 2300, šogad 2800. Arī pieaugums ir. Tad ir precīzās tehnoloģijas. Pagājušajā gadā pieteicās 995, šogad gandrīz 1300. Eko 6 par zālājiem lopkopības saimniecībām 10 800 un 12 200. Eko 7, tā ir bioloģiskajai lauksaimniecībai, pagājušajā gadā pieteicās gandrīz 3400, šogad 3500. Tas ir par saimniecību skaits, tā kā tā tendence kopā, kur jau redzēju šī zālē, ir tā, ka cilvēki domā zaļi, vai viņi brīvprātīgi domā zaļi, vai piespiedz domā zaļi, to maciņš prasa, nezinu, bet principā tā tendence tāda, ka ekoshēmas paliek vien populārāks. Pēc platībām. Te es mēģināšu nospiest podziņu, ceru, ka neko nepārslēgšu to, ko nevajag. Tā, kaut kur jābūt punktiem. Labi, man punkts nesanāk. Tie bālie sabiņi šie, tas ir plānots strateģiskajā plānā plānotais apjoms. Hektāros izteikts. Tā pirmā ekoshēmai bija ieplānoti 388 tūkstoši hektāri. Pagājušajā gadā pieteica 766 tūkstoši, šogad 935 tūkstoši. Attiecīgi otrā ekoshēmā bija plānot 102 tūkstoši, pagājušajā gadā 112, šogad 147. Kaitļošana bija plānot 40 tūkstoši hektāri, pagājušajā gadā pieteica 1200 hektāri, šogad 5400. Tas, kas neizpildās. Eko 4 bija plānots 370 tūkstoši,
Pagājušajā gadā 468, šogad 534. Eko 5 precīzās tehnoloģijas. Plānot bija 219,000 tikai, ka būs. Jau pagājušajā gadā bija 386 un šogad ir 512. Pēc tiem stabiņiem redzēja, ka būtībā dubultā jau. Droši vien, bet droši vien bija kāds, kurš vismaz pagājušajā gadā, šogad 24. gadā nē, bet 23. gadā ļoti stāstīja, cik tas viss ir neizdevīgi. Un tie nebijām mēs. Eko 6 laikam ir tā, kas diezgan tuvu plānotiem zāles apjoms. To ir vieglāk noteikt. To, vai lauksaimnieks apstrādās zemā minimālu augsnes apstrādi vai tiešo sēju, to droši vien ministrē diezgan pagrūti noteikt. Tas ir atkarīgs no jums lielā mērā. Un Eko 7 arī tas ir arī nedaudz pietrūks, bet diezgan tuvu tam līmenim. Tad laikam nākamā lieta, tas vai pieteikties vai nepieteikties, ko jūsu saimniecībai darīt, ko nedarīt, tā droši vien jūsu pašu ziņā ir. Jo droši vien, ka nevienmēr tie, kas saņem lielākos platības maksājumus, varbūt nevienmēr ir labākās saimniecības un otrādāk. Jo tas pirmais jau laikam, kas jums ir pašiem jāsaprot, kas ir izdevīgi jūsu saimniecībai. Vai jūsu saimniecībai tas ekoshēma atbalsts kaut ko palīdz, vai mums palīdz iegūt vairāk naudas saimniecībā vai nepalīdz. Ja viņš palīdz iegūt vairāk naudas saimniecībā, droši vien mums to jādara. Ja nepalīdz, tad tā ekoshēma nav priekš jums. Bet varbūt nedaudz vēl tāda informācija interesanta ir. Par tām saimniecībām sāku stāstīt, ka pusi piesakās uz ekoshēmām, pusi nepiesakās. Tad tas kopējais vidējais maksājums par valstī ļoti rupji rēķināts. Tiem, kas piesakās uz ekoshēmu, ir 214 eiro par hektāru, tiem, kas nepiesakās, 157. Tas diezgan daudz pasaka. Vēl runājot arī par saimniecībām, pat analizē dažādās saimniecību lieluma grupās. Visās grupās ir tā, ka ir saimniecības, kas salīdzinot ar iepriekšējo periodu saņem mazāk, ir saimniecības, kas saņem plus mīnus tikpat, un saimniecības, kas saņem daudz vairāk, būtībā krietni vairāk. Un tas ir visās neatkarīgi no saimniecības lieluma, katrā saimniecība grupā tā ir. Un tie, kas saņem ekoshēmas, tas vidējā tā statistika ir apmēram tāda, ka 20–25% maksājumi viņiem ir vairāk. Tas tāds. Bet tas laikam lielā mērā jāsaista to kopējo plānošanu, kā notiek saimniecībā. Tas bija kaut kādu laiku atpakaļ, man liekas, pavasara sākumā. Bija avīzē ļoti labs, neatceros, kurš tas bija pa mēdīju, bet ļoti labs raksts bija par vienu tepat Zemgales lopkopības saimniecību, kur saimnieks rakstīja, kā viņš plāno, kā viņš nevar atļauties, zeme ir dārga, viņš grib gadā 2 ražas novākt priekš lobarības. Tas viss bija tik ļoti labi izplānots un bija skaidrs, kāpēc viņš arī saņēma to hektāru daudz, un tā saimniecība laba ir. Tanī pašā laikā ir saimniecības, kuras dažādu iemeslu dēļ noteikti nepiesakās ne uz eko maksājumu, ne arī īsti plāno. Jo arī bija tā lielā sanāksme, kuru slamājās ministrija 2 gadus atpakaļ, Slampas sanāksme, kad bija no zāles piecēlās cilvēki un prasīja, kam tās augšņas analīzes ir vajadzīgas, kam tas tāds ir vajadzīgs. Un tas laikam parāda to dažādo līmeni. Ja cilvēks nezina, kad ir vajadzīgas augšņas analīzes, viņš neplāno to savu darbību, viņš nerēķina līdzi, un tur tā atšķirība arī veidojās. Un tāpēc neatkarīgi no tā, cik liela saimniecība, katrā grupā ir tāda, kas saņem mazāk, un ir tāda, kas saņem vairāk. Bet tas ir pamatā no tā, ka cilvēki vai domā vai nedomā līdz tam, ko dara. Atgriežoties pie ekoshēmām. Ekoshēmā jūs paskaties dažādas lietas, kur cik tad maksās par to platību, ko jūs dabūsiet pretī, tad tur diezgan mulsinoši. Ir minimālā likme, plānotā likme un maksimālā likme. Tas, ar ko jūs droši varat rēķināties, jums garantēti ir minimālā likme. Ja jūs rēķināt saimniecībā, vai jums tas izdevīgi vai nav izdevīgi, paņemat minimālo likmi, padomājiet, vai jums atmaksājās vai neatmaksājās, tas darīgs ekoshēmā prasīts. Vai jums tas atmaksājās, jūs zināt, minimālu likmi jūs dabūsiet. Tas ir laikam vienkāršākais. Ir ekoshēmas, kā es teicu, iepriekš rādīju, bija ekoshēmas, kurās tas plānotie rādītāji izpildās, bija ekoshēmas, kurās plānotie rādītāji neizpildās. Tur tas naudas pārdalīšanas mehānisms ir diezgan sarežģīts. Tur tām ekoshēmām, kurām piesakās maz un tiek pārsniegt maksimāla likme, to maksimālu likmi vairāk nemaksā, tie ir augšējie griezti, ko var dabūt, un to lieko naudu pārdala uz ekoshēmām, kurām trūkst. Un ja vēl pietrūkst, tad paņem no izsip naudu, tad, lai sanāk minimālā likme. Šobrīd ir tā, ka pirmā ekoshēma, tā ir visvairāk pieprasīta, arī tās bildes iepriekš varēja redzēt. Un tā ir minimālā likme. Un arī šogad viņai būs minimālā likme, un minimāla likme 30,1 eiro par hektāru uz atbilstošo platību.
Attiecībā uz ECO2 tur tā situācija atšķirās starp tām kultūra grupām, kā mēs viņus saucam. Kultūra grupa ir tas, kam ir vienāda likme. Teiksim, ir viena kultūra gada nektārogs, lāpekļa piesaistoši, viņam ir atbalsta likme 105,7 eiro. Tā mūsu žargonā runājot ir viena kultūra grupa. Tur gan nektāroga, gan lāpekļa piesaistoši visi iet vienādi. Piemēram, uz šo ir mazāk, šobrīd provizoriski rēķinot, viņi ir kaut kur pa vidu. Viņi nav, ka tik ļoti tā nauda pietiek, maksimālo likmi nesasniedz, būs vairāk par minimālo. Apmēram, šobrīd var pateikt. Zaļmēslojuma papuve, tā nav tik populāra. Ir mazāk nekā sākotnēji ieplānots. Tām visticamākais šogad būs maksimālā likme. Maksimālā likme viņiem ir 218 eiro. Tad starpkultūras, kas daudz pieminētas. Starpkultūras paliek ļoti populārs un ir populārs, un arī tas apjoms pārsniedz plānoto. Līdz ar starpkultūrām būs 56 eiro. Mēram tā, lai saprastu daudz maz, kā veidojās un kā tās likmes veidojas un ko var rēķināties. Te varbūt arī sāk runāt arī varbūt par naudas maksāšanu šogad, par ekoshēmām. Tie, kas ir pieteikušies, ļoti daudz ir pieteikušies. Tad pirmā ekoshēmai šogad būs viens maksājums, jo tur pieprasījums ir liels. Mēs samaksāsim vienā maksājumā minimālo likmi. Bet tām pārējām ekoshēmām mēs sākotnēji būs divi maksājumi. Pirmajā maksājumā samaksāsim minimālo likmi, un tā kā visas ekoshēmas būs noadministrētas, būs skaidrs, cik kurai tad īsti naudas pietrūkst, tad to atlikumu mēs piemaksāsim kā otru maksājumu. Tas varbūt tāds jaunums salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tas par pieteikties vai nepieteikties ekoshēmām. Šobrīd, manuprāt, tā sistēma ir uztaisīta tāda, ka nepieteikties būtu diezgan liela muļķība, manuprāt, es pat atļaušos tā teikt. Jo neko zaudēt, ja jūs nevarat. Ja iepriekšējā periodā bija dažādas 3-gadīgās sankcijas, kad no citiem maksājumiem noņēma, tad tagad piesakoties tā ekoshēmai, sliktākais, kas jums var notikt, jūs varat nesaņemt par šo ekoshēmu neko, nulīt. Citus maksājumus tas neietekmēs. Tas no tādas viedokļas, lai jūs varbūt arī iedrošinātu. Varbūt kādā veidā es ieteiktu laikam varbūt domāt par tām ekoshēmām. Tie, kas nav pieteikušies vai nav pieteikušies kādai no viņām, ja jums esat konvencionālā saimniecībā vai arī daļai bioloģiskajām, jūs audzējat graudaugus, šķiedraugus, rapsi, ripsi, dārzeņus un kas te vēl viss uzskaitīts. Vai ilgtīgos stādījumus. Es jums ieteiktu ielikt to ķeksīt, jūs pieskaties pirmai ekoshēmai. Sliktākais, ka jūs, tur ir divas prasības galvenās. Labi. Iesaku ielikt to ķeksīti, jo tās prasības gaužām vienkāršas. Ir divas galvenās prasības. Viena ir jānodrošina ziemas segums, respektīvi ziemā noteikti procentu augsts nedrīkst būt plika, apart melna. Tur der, kas neskaitās plika, neskaitās ziemā, neskaitās rugāja, atstātas starpkultūras, tas viss der. Un otra prasība ir pārlikšu uz priekšu. Un kultūra augu dažādošana, kad attiecībā no platības ir jābūt noteiktam skaitam kultūra augu. Principā pamatā jau visas saimniecības izpilda to. Un šīs ekoshēmas, tā burvība laikam ir tā, ka ja jūs kaut ko neizpildat, nav tā, ka jums nemaksā vispār neko, jums vienkārši samazina to maksājumu apmēru. Un kā jūs teicu iepriekš, sliktākais, kas jums var notikt, jūs var dabūt 0 par to ekoshēmu. Šai pirmai ekoshēmai ir ļoti līdzīga ekoshēma ir ECO7, kas ir bioloģiskiem lauksaimniekiem. Atšķirība pamatā ir tā lielākā atšķirība, ka tur bioloģiskā lauksaimniecība maksā par plašāku kultūru klāstu, maksā par visām kultūrām. Pirmā ekoshēma maksā par noteiktām, 7. maksā par vairāk kultūrām. Tā pirmā prasība kultūra dažādošana, tad pastīties. Ja saimniecība laikam te pārsvarā, cik es saprotu, pamatā ir lielās saimniecības, kas 30 hektāru un vairāk, tad jums būtu jānodrošina, ka jums ir 4 kultūra augi. Galvenais kultūra augs nedrīkst pārsniegt 65%, 2 galvenie nedrīkst būt vairāk par 90% un 3 galvenie par 99%. Tur bišķiņ padomājot līdzi, droši vien, ka to diezgan viegli var sarēķināt. Otra prasība ir augsnes seguma prasība. Tur ir Latvija sadalīta trijās teritorijās, īpaši nitrātu jutīgā teritorija, kas ir te Zemgala pamatā, tā Vidzeme Latgali un pārējā Latvijas teritorija. Un tie attiecīgi to procenti
cik jābūt ir nodrošinātam ziemas segumam. Piemēram, zemgalē 75% no aramzemes jābūt ziemas segumam būtu. Tad būs perfekti izpildījis nosacījums, un jūs nekāda samazinājuma nebūtu par šo rādītāju. Ja jums gadījumā izpildīsiet 70%, jums vienkārši tos hektārus norēķinās nost un nesmaksās par kaut kādu daļu. Te ir par ilgdīgiem stādījumiem, kad ilgdīgos stādījumos jānodrošina 100% ziemas segums, nedrīkst būt rušināts apdobas un instebas. Tas ir vienkārši savādāk viņi pieteikt nevar. Ja lai jūs pieteiktu uz atbalstu, jums der tikai tās ilgdīgo stādījumu platības, kuras izpilda to nosacījumu. Līdzīgi ar Eko 2. Ja jūs audzējat nektāra augus, visu kalendāro gadu, slāpekli piesaistošos kultūra augus, zaļmēslojuma augu papules, starpkultūras, zālājus pasējā, jums noteikti būtu jēga apdomāt, vai jūs varat kvalificēties šai ekoshēmai. Tāpat par kaitošanu. Kā teica, dzirdējusi dažus lauksaimniekus sakot, ka bez kaitošanas vispār nekas nebūs. Tad, tas ir pamats visam, kad augsnes skābam jābūt ir noteiktās, reakcija jābūt ap 6,5 laikam bija. Neesmu agronoms, bet tas tāds. Šis ir tas veids, kādā labūt tas atbalsts nav liels, bet, ja tā augsne nav nokaitota, augsne skāba, augsne nespēja paņemt barības vielas sev, jūs būtībā kaisat minerāļus, no agronoma droši vien pielabos, bet liela daļa pat tukšojat augsni par skābu, jo tad tie izkaisītie minerāļi tāpat netiek uzņemti. Tad varbūt ir labāk kaut kādā brīdī saņemties, sasproties, uztaisīt augšņu analīzes un vismaz pamēģināt kādu no tiem laukiem nokaitot. Tās prasības, kas ir jābūt augšņu analīzēm, jābūt pateiktam, jābūt skaidrām, cik mums tā augsne ir skāba. Tad ir jābūt aprēķiniem, cik jums ir vajadzīgs kaiķojamais materiāls, lai viņu nokaitot, līdz novest to skābu un pH līmeni līdz tam optimāliem. Tas kaiķojamais materiāls jums ir jābūt vāda akreditēt, kad vāda datubāzēs iekšā, ka vāds ir apstiprinājis. Tas pH līmenis, man liekas, šobrīd esoši augstī. Es domāju, ka iekļaujās gandrīz jebkura augsne Latvijā, kurai vispār vajadzīga kaiķošana. Tas, kas ir laikam pēc tam, kad veids šo kaitošanu, tur gan ir prasība, kad jāaudzē kāds no Eko 2 kultūra augiem vai arī pākšaugi. Bet Eko 2 kultūra augi tur bija diezgan daudz. Es domāju, arī to var izdomāt, kādā veidā saimniecībā iegrozīt. Tad tepat devu, varbūt arī par to devu, kādu jānokaiķo, būtu jānokaiķo to devu, kas ir aprēķināta, bet ja tā aprēķinātā deva pārsniedz 6 tonnas uz hektāru, tad pietiek ar 6 tonnām uz hektāru. Vairāk agronomiski laikam nav jēga viņu kaiķot ar lielāku devu. Tas it kā viss nav nekā ļoti sarežģīti. Eko 4. Minimāla augsnes apstrāde, joslu apstrāde, tiešsēja. Ja attiecībā uz augsnes joslu apstrādi un tiešsēju, tur ir vajadzīga ļoti specifiska tehnika un dārga. Tad attiecībā uz minimālu augsnes apstrādi, man liekas, lielākā daļa saimniecība Latvijā to var atļauties. Vai nu jau dara liela daļa, vai ir tuvu tam. Domāju, ka palikuši tādi, kas vairāk aiz pārliecības un aiz ieradumu to aršanu taisa. Bet tas ir cilvēku ieradums, ir grūti izmainīt. Un arī te ir atbalstiesīgi kultūra augi, graudu augi, tauriņzieži. Un tas laikam, kas šī ekoshēmā ir tas bīstamākais, kad auga aizsardzības līdzekļus herbicīdus lieto tikai 2 reizes. Droši vien, ka, lai pretendētu, jums jāpadomā, vai jūs tiksiet galā, pietiks jums diviem iglošanai vai nepietiks. Variants, kā var izdarīt, sākumā var pieteikties, ja redzat, kad jums ir slikti vajag 3. miglošanu, vienkārši var atsaukt to lauku atbalstu. No konkrētā ekoshēmas atbalsta. Bet tas, vai pieteikties vai nē, tas ir jums. Te vēl viena laikam tā lieta, kas diezgan sāpīga ir, ka minimāli augsnes apstrādē mēs prasām bildes. Mēs prasām fotogrāfijas, tur jānofotografē lauks, jāatsūt, jo citādi mēs nevaram pateikt. Diezgan ķēpīgi, zinu, ka jums nepatīk, bet varbūt vajag pareiķināt no drusciņa cita aspekta. Ja jūs par to hektāru, patīšu uz apakaļ, kur man bija tās likmes, Eko 4, 10,50. Cik ir minimāli kaut kāds vidējais lauks 5 hektāri jums apmēram. Tas nozīmē to, ka to bildi jūs saņemat 50 eiro. Jūs pa visiem selfijiem, ko jūs taisat, saņemat 50 eiro, jūs varbūt visi miljonāri. Tā kā no tāda viedokļa vajag padomāt, varbūt tā prasība nav nemaz tik briesmīga. Un varbūt no otras puses var iedot arī traktoristam, lai viņš nofotografē, ka viņš to lauku ir apstrādājis. Un vēl es arī neticu, ka jūs tiešām pēc sējas nevienu reizi uz to lauku neaizbraucat paši. Vai agronoms, kāds jums liela saimniecība. Arī es tā kā nezinu, tas ir arguments, ka nevar bildu uztaisīt, ka tas ir nenormāli sarežģīti. Nezinu. Otra lieta saistībā ar tām smalkajām tehnoloģijām.
Tas gan laikam būs bišķiņ tālāk, ne šeit. Nu jā, par tiem bildēm sāk runāt, tur 90% lauku vajadzēja bildes. Iesaku fotografēt visus laukus, tie 90% radās tāpēc, kad kāda bilde pazūd tīri tehniski, lai tā nerastos problēmas, tāpēc tik ilgi 90%. Eko 5. Tas ir tiešais šķirais organiskais mēslojums, minerāla mēsls, precīzā izklieda auga aizsardzības līdzekļi. Arī jābūt ir augsnes analīzēm. Ja ir runa par mēslošanu vai par organiskā mēslojuma iestrādi vai par minerāla mēslu iestrādi, ir jābūt mēslošanas plānam. Nedomāju, ka kāda saimniecība, kurai ir precīzās minerāla mēsla auga iestrādes iekārta visiem GPS uztvērējiem, ka viņi tā uz dūlo mēslo, viņiem nav nekāda plāna. Nu, neticu, godvārds. Par auga aizsardzības līdzekļiem arī. Par auga aizsardzības līdzekļiem pirmkārt tā arī jābūt šai iekārtai atbilstošai un arī būtībā tā uzskaita. Jebkura saimniecība, kur lieto otrās auga aizsardzības līdzekļu klases, otrās klases auga aizsardzības līdzekļus, viņai tāpat tā uzskaita ir jāveic, cik saimniecībā ir nopirks un kur izlietots. Un tas ir tas, ko šī ekoshēmā prasa. Tas arī nav nekas tāds, kas būtu kaut kas ekstra. Šeit bija arī attiecībā uz minerālu mēslu precīzo izkliedu un augu aizsardzības līdzekļu precīzu izsmidzināšanu. Tur vajadzēja vai augšu ielādēt datus vārdu sistēmā, vismaz par 10% no lauku, vai arī nofotografēt vismaz 10% no lauka. Šis man laikam vairāk arī sasaucās ar iepriekšējiem runātājiem. Tās divas pretējas viedokļi laikam ir. Viens ir tas, ka ir saimniecības, kuras ļoti seko līdzi šiem datiem, ko viņi iegūst no šīs augu miglošanas vai minerālās izkliedes. Viņi skatās tos lauka attēlus, kurā vietā pēc tam salīdzina ar ražu, kas no kura tā gabaliņa iegūts un kurā pleķītī seko līdzi un plāno mēslošanu atbilstoši. Bet ir saimniecība grupa, kur nopirkuši smalko iekārtu, droši vien dabūjuši papildus punktus pie vērtēšanas, bet viņi neizmanto to. Un tas bija tas arī, ko, manuprāt, iepriekšējie kolēģi teica par tehniku. Nopērk ļoti labu, dārgu tehnoloģiju, bet viņi neizmanto līdz galam. Un tas, ja šo tehnoloģiju izmanto, es domāju, tam vārdam tās augšpielādēt bildes nebūtu nekādas problēmas, un tos failus. Eko 5 arī par nosacījumiem. Tur nosacījumi ļoti garis, laikam pat vairāk nepieskāršos tādiem galvenajiem. Un Eko 6 tā ir lopkopības saimniecībām domāta, kur maksā atbalstu par to, ka zālē 2 gadus būtībā nekustība, viņi neaiztiek. Ja jums ir lopkopības saimniecība, jums ir zālē, jūs taču ziniet, kuru lauku jūs 2 gadus pēc kāds nepārsēsiet, nerušanāsiet un nedarīsiet ar viņu neko. Ja jums ir tāds lauks, kāpēc viņi nesņemt atbalstu? Tā ļoti vienkārši. Es nezinu, laikam tas arī viss. Paldies, jūs gribat vairāk par nosacījumiem. Nosacījumi ir mūsu mājaslapā, ir rokas grāmata, tur izlasīt visu. Bet galvenais ir tā domāšana, manuprāt. Paldies! Paldies! Kāds no mūsu klausītājiem grib nevis vairāk, bet mazāk? Kāpēc Lietuvā ir 3 ekoshēmas un mums 7? Viss pārāk sarežģīti. Tas, kurš domā, ka Lietuvā ir 3 ekoshēmas, tad tam droši vien, ka nav pareiza informācija, jo Lietuva ir viena no bagātākām ekoshēmu valstīm Eiropā. Viņiem ir ļoti daudz ekoshēmas. Viņiem ļoti sīkas sadrumstalots, ka mēs lietuviešu kolēģiem, viņi paši par tām ekoshēmām neviens nebija priecīgi. Tā kā... Cik labi, ka mēs neesam Lietuvā. Paldies, Ega. Paldies. Joši.